Sveicināti jaunieši un vecāki! Turpinam iet cauri 9. klases jaunā tipa matemātikas eksāmenam. Un šodien mūs sagaida ģeometrijas uzdevumi. Trīsstūris, laukums, tā augstums un arī taisnleņķa trīsstūra nezināmā mala. Ko tur daudz? Ķersimies klāt! Esat gatavi? Aiziet! 21. uzdevums. Lasam. Dots trīsstūris ABC, 4. attēls, zināms, ka malas AC 15 un AB 18, augstums CE 10 cm. Tātad uzreiz ģeometrijas uzdevumos būtu svarīgi izveidot zīmējumu. Taču, tā kā mums jau zīmējums ir dots, mēs viņu papildināsim atliekot dotos malu garumus. AC 15 cm. Varētu atlikt to šādi. Kā AC, redz, ka mums ir 15 cm, AB 18 cm. To es atlieku tad šādi 18 cm. Un augstums CE 10 cm. To es atlikšu šādi. Nu, lūk, esam zīmēju papildināšu. Lasīsim pirmo punktu. Aprēķini trīsstūra ABC laukumu. Jārēķina laukums, tad uzreiz vajadzētu domāt par trīsstūra laukuma formulām. Un apskatīsimies, kādas mums tad formulas ir. Tā, tagad skatāmies uz 9. klases matemātikas formulu lapu, tieši ģeometrijas daļu. Un mums ir uzdevums par trīsstūra laukumu, meklēsim tātad trīsstūra laukuma formulu. Tā, reku redzu līdzīgi trīsstūri, trīsstūris, taisnleņķa trīsstūris un šitie visi pagaidām uz mums neatiecas, jo stāsts ir pa trīsstūri. Līdzīgs trīsstūris liekam šobrīd mierā, taisnleņķa trīsstūris pagaidām mums nav dots, parastais trīsstūris. S laukums. Skatāmies, kuru formulu mums tad īsti ir jāizvēlas. Tātad viena puse A reiz HA vai arī viena puse AB reiz sinus C. Tā kā mums īsti nav dots leņķis, tad šo formulu mēs īsti neizmantosim. Izmantosim šo formulu, kurā mums ir pateikts viena puse reiz pamats reiz augstums, kas vilkts pret šo pamatu. Šo formulu arī izmantosim. Tā, no formulu lapas izvēlamies formulu S ir vienāds viena puse A reiz H. A mums ir pamats un H ir augstums. A ir pamats, pret kuru ir vilkts augstums. Un šajā zīmējumā mums ir divi augstumi. Viens augstums ir DB, otrs ir CE. Ja mēs gribam izmantot CE un AB, tad mums viss ir kārtībā. Abi divi lielumi ir zināmi, taču, ja mēs gribam izmantot DB un CA, DB nav zināms, līdz ar to caur šo augstumu mēs laukumu īsti izrēķināt nevaram. Rēķināsim caur CE un AB, un smukā glītā pierakstā tas iztītos šādi. Viena puse, pamats ir AB, reizināts ar malu augstumu CE, tālāk rakstīsim vienāds, viena puse, liksim skaitļus. AB 18 un CE ir 10. Tā, reizinām 18 reiz 10, 180, un reiz viena puse, tātad jāpaņem puse no 180, tas ir 90, un iegūstam 90 cm kvadrātā. 21.2. Aprēķini augstuma BD garumu. Skatāmies, tātad DB mums ir šis augstums, un redz, kur ir dota arī mala, pret kuru šis augstums ir vilkts. Šajā uzdevumā doma ir tāda, ka ja mēs esam pareizi aprēķinājuši iepriekšējā punktā laukumu, mēs varam aprēķināt arī otru trīsstūra augstumu. Kā tas izskatās? Vēl joprojām spēkā ir formula, ka laukums ir viena puse reiz pamats reiz augstums. Tikai šobrīd laukumu mēs jau zinām. Tas ir 90 centimetri. Nu labi, es nerakstīšu centimetri, pagaidām tas mums nav
būtiski, bet ka laukums ir 90. Viena puse ir tā pati viena puse. Mala A šoreiz ir AC, jebšu 15 cm, reiz 15, ja? Un augstums ir šis DB. Atstāsim viņu kā, labi, ierakstīsim viņu kā DB, lai zinātu, ko mēs rēķinām. Un sanāk tā, ka mums no visas šīs te izteiksmes tagad ir jāizrēķina, ar ko ir vienāds DB. Citreiz DB varētu arī aizstāt ar X, jo viņš ir nezināmais, ja? Bet mēs atstāsim pagaidām kā DB, un šo izteiksmi mēs tagad rēķināsim. Pirmais, ko ar šo izteiksmi es izdarīšu, es viņu pareizināšu abas puses ar 2. Kāpēc? Lai šo vienu pusi es tiktu no viņas vaļā. Ja? Tātad pareizinot 2 abas puses, 90 reiz 2 dos 180, un otrā pusē viena puse reiz 2, klikt, pārvēršas par vieninieku, es viņu varu uzrakstīt, viņš baigi rezultātu nemaina, un reiz 15 reiz DB. Tālāk skatāmies. Lai man būtu ērtāk, pārmetīšu šo vienādojumu spoguļu rakstā otrādi. 15 DB ir vienāds ar 180. Lūk, šādi jau ir ērtāks skats. Un pēdējais, ko man atliek izdarīt, ir izdalīt abas puses ar 15. Tātad dalu 15 dB, tas paliek vienkārši dB, un 180 dalīts ar 15, tas ir 12. 12 centimetri. Un šādā veidā mēs esam dabūjuši otru augstumu. 22. uzdevums. Lasam. Dots 5. attēls taisleņķa trīsstūris KLM, kur leņķis K ir 90 grādi. LM ir 15 cm un KM ir 12 cm. Aprēķini malas KL garumu. Skatāmies. Uzreiz atzīmēsim zināmos lielumus mūsu taisleņķa trīsstūrī. Tātad pirmais, kā leņķis K ir 90 grādi, iezīmēju tādu kā kvadrāti. Ja, šis ir 90 grādi. Mala LM ir 15 cm. Un mala KM ir 12 cm. Mums prasa aprēķināt malas KL garumu. Ierakstīšu šeit jautājums. Lūk, taisleņķa trīsstūris, kurā ir 2 zināmas malas un 1 nezināma mala. Tas liecina, ka mēs varētu izmantot Pitagora teorēmu. Un Pitagora teorēma mums stāsta sekojošu, ka hipotenūza kvadrātā ir vienāda ar abu katešu kvadrātu summu. Jebšu hipotenūza, tā ir šī saīsinājums. Un katetes ir attiecīgi šī, ja, katete, un šī mums ir katete. Ja? Un tagad skatīsimies, kā mēs varam ievietot vienādojumā un izrēķināt nezināmo kateti. Tātad hipotenūza kvadrātā mums būs LM kvadrātā. Ja? LM ir hipotenūza. A kvadrātā ņemsim to pirmo kateti LK. Rakstu LK. Ja, vai arī otrādāk uzrakstīsim KL, lai saprotam, ko rēķinam. KL kvadrātā plus KM kvadrātā. Ja. Saliksim skaitļus un skatāmies, ko iegūstam. Tātad LM kvadrātā ir 15 kvadrātā, vienāds ar LK mums īsti nav skaitļa, atstāsim kā KL kvadrātā. Ja? Plus KM, kas ir 12 kvadrātā. Ja? Tagad skatāmies. Mums vajag uzzināt, ar ko ir KL kvadrātā vienāds. Jebšu mēs viņu izteiksim. Izteiksim, ar ko ir vienāds KL kvadrātā. Un to mēs darām pārnesot 12 kvadrātā uz otru pusi. Un kā likums, 12 kvadrātā maina zīmi.
15 kvadrātā mīnus 12 kvadrātā ir vienāds ar KL kvadrātā. Izpildam aritmētiku 15 kvadrātā 225 mīnus 12 kvadrātā, kas ir 144, ir vienāds ar padvēsīšu laukā, KL kvadrātā. Atņemam 225 mīnus 144, tas ir 81, ir vienāds ar KL kvadrātā. Atkal spoguļu rakstā, apgriežu riņķī, KL kvadrātā ir vienāds ar 81, un tagad, ja mums mala ir kvadrātā, tad mums vajag vilkt kvadrāta sakni. Un mēs velkam kvadrāta sakni no abām pusēm, pats KL kvadrātā pārtop vienkārši par KL, un šeit kvadrāta sakne no 81 jebšu 9 centimetri. Un tā ir arī atbilde šajā uzdevumā. Risinājums pagaidām man izskatās diezgan pagaršs, bet es šeit rūpīgi, secīgi pierakstīju savas darbības. Šo visu varētu pierakstīt arī daudz īsāk. Un jāatcerās, ka šeit ir 2 punkti, kas nozīmē, ka pierakstu arī prasa. Ja uzrakstīs tikai atbildi 9 centimetri, tad dabūs 1 punktu. Un otru punktu var dabūt par pierakstu. Ja? Piemēram, mēs varētu izlaist šo daļu, ja? Varētu pa taisno rakstīt šeit, ja? Varētu izlaist, šīs 2 daļas, ja? Un rakstīt 81 ir KL, šito daļu mēs arī izlaižam, un pa taisno varētu šitā. Ja? Šādi noīsinot varētu, šis varētu teikt ir tas minimums, ko vajadzētu pierakstīt, lai dabūtu otru punktu. Lūk, esam izgājuši cauri 21. un 22. uzdevumam no jaunā tipa matemātikas eksāmena. Ja jums patika mans mācīšanas stils, droši sekojiet un laikojiet, un ja vēlaties gatavoties kopā ar mani eksāmenam, droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Atā!